Yeah. Let's go. I think that's enough, innit? Yeah. Absolutely enough, mate. Yeah. Sound! Tad nu ko, 400 zirgi ir. Jā, nu tad man tāda sīkuma palikuši. Tātad man jānopērk sveces, man jānopērk ir diski, attiecīgi arī gumijas, tad man aizmugurē jāuzliek ir jostas. Katrā ziņā šādi tāda sīkuma. Nu ko? Karoči prikals stāsts, bre, skaties. Karoči prikals stāsts ir. Šeit nekā nav, te ir motors. Ar stūri jātiek galā, tas ir pats svarīgākais. Tāpēc es nopirku no Opel Corsas, nopirku stūras reiku. Riktīgi nācās kalhozēt, ja, tā, lai kaut kas jēdzīgs sanāk. Un tad attiecīgi, lai strādā stūre. Un tagad viņi arī strādā. Pasties, rekur, viss panels tika norauts nost. Šitā stūre, pagaida tikai stūre, tāpēc, kad nāks atpakaļ tā kā vajag. Te pasties, viss pilnīgi tādā barda, ka vienkārši žopa. Reku nācās kalhozēt kaut kādu braketu tā, lai normāli viņš iet iekšā dziļumā, lai ir. Attiecīgi tagad ir tā, ka tā stūra strādā gan uz elektriskā sūkņa, gan arī uz elektriskās reikas motoriņa, kas ir šeit. Šitas viss pasākums reikas, liekam, nopirkt pa 70 mārciņām, un tad reku šito te visu uzparikti, kas spraužās iekšā. Te ir attiecīgi regulātors, kur tu vari stiprāk vājāk pagriezt. Tas kaut kāda tricāra, kur viņš sotaks. Bet 2 dienas es nočikarējos, lai šo te visu dabūtu gatavu vēl, jo visi jāsliek atpakaļ. Tā kā tagad mums ir kaut kāds 12. oktobris. Jā, 28. mēs laižamies uz Meksiku, tāpēc līdz 28. ir jāuzspēj visu sataisīt. Jāsliek atpakaļ viss panels, jāsaprot, kā tur tie visi vadi, jāuzliek ir hārdesi. Un tad ir jāsataisa vēl arī ručniks. Ručniks ir atnācis, bet lielākais prikals tas, ka ručniks atnācis ar amerikāņu vītni un attiecīgi šeit ir domāts šis tanciņš, bet viņš neskrūvējās iekšā, nepareizā vītne, nepareizais gājiens, lai viņu dabūtu jāgaida nedēļa, šito tātad atmetam ideju. Šeit arī nedara, bremžu trubiņas vītnes arī nedara iekšā, tātad arī kaut kāda amerikāniskā, tāpēc, lai nečakarētos un negaidītu 153 gadus, es vienkārši nopirku jaunu cilindrīti. Atnāks tas, cilindrīts jau ir kopā ar tanciņu, tā kā, nu, tur viss būs easy. Kaliperi man ir, nu, respektīvi, viss man ir, nu, tikai, nu, tā gribēšanas nav. Viss jau pārējais ir. Pa lielam salons ir pabeigts, tagad ir nākamā lieta, kas jāizdara. Tas ir jāneņem kārba nost, jo es izdomāju to, ka es ņemšu sajūgu. Es ņemšu sajūgu, duālo sajūgu, tāpēc ir jāuzzina, te ir, ko tur Madara dari? Mēģini pastumt? Davai, stum. Ir jāuzzina, vai kārbai tas saucamais flywheels ir uz 6 vai 8 skrūvēm. Tad, lai arī var uzsūtīt. Kur es sūtīšu sajūgu? Es neteikšu, jo man čaļa neiedeva nekādu skitku, bet, nu, pastīsimies, cik viņš labs, cik nelabs. Ja nelabs sajūgs būs, tad es parādīšu, no kurienes es pirku. Ja labs sajūgs, tad es, protams, ka nerādīšu. Tāpēc, ka, nu, skidonu nedod, nav arī reklāmas. Pareizi. Visi ķeramies klāt, jo nav baigi daudz laika. Šodien mums ir kurš? Šodien 18. datums. Pēc 10 dienām mēs līgi dodamies uz Meksiku, tāpēc līdz 8. novembrim, kad brauksim jau uz trasi, arī nav aiz kalniem, tāpēc viss ir jādara, lai uzspētu. Nu jā, vēl jau arī ručniks priekšā, tā kā daudz darba, tāpēc jāķerās klāt. Let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke, I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV, it coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning, stopped the fronting on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hate on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. 358,000 stundas vēlāk kārba ir nost. Un izskatās, ka te ir standarta. Te tā tīzlā truba neļāva šitā te dabūt viņu nost, jo sanāk kārba aiz viņa ir un karoči baigais čakars bija. Bet, nu, šito trubu bija šī palocījām, bet tas nekas. Tagad noņems nost šito, lai redzētu vispār, uz cik skrūvēm ir sajūgs. Lai zin kādu sūtīt. Ir ok, nost. Brin. Jep, 8 skrūves. Parād disku.
Diskam ir vienkārši čauds. Tāpēc es domāju, kāpēc man viņš izslīdēja. Pagaid, pie gaismas labāk redzēt. Jā. Es domāju, kāpēc viņš man izslīdēja. Baigi interesanti, bet diskam ir vienkārši žopa. Jā, viņš arī reāli strādāja tikai uz iekšējo malu. Pat ne uz iekšējo, te tāda maza strīpiņa tikai. Bet, katrā ziņā tagad ir zināms to, kad ir uz 8 skrūvēm. Jāsūt augšā jaunais sajūgs. Tikai es domāju, ka gan jau, ka saļņiks arī madara būs jānopērk, jānomaina. Jānoņem nost, jo te ir eļļa kaut kāda apakšā. Jānoņem šitas te būs pēc tam nost, bet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skrūvs. Jep, 8 bolti. Čau. Karoči, 8 skrūvas man tā ir, kā tu teici. 8 skrūvas ir, viss normāli. Tad es sūtu augšā, bet tad es ņemšu to pašu laikam dārgāko, kas ir, jo lai viņš ir un ja jau viņš turēs. Jā, skaidra bilde. Jā, skidons būs, tad nebūs beigās, jā? Es nezinu, es jau kaut skidonus nedod. Nākamreiz dabūs skidonus. Starp citu, es tieši tagad arī filmēju, tā kā būs YouTubeš tas to, ko tu man tikko teici. Davai, sūtu augšā, es tagad arī sūtu tieši. Davai, čau. Skidona beigās ne... Karoči beigās sajūgs maksās 400 gandrīz un skidona neiedeva vispār ne grāma, tāpēc nekādas reklāmas. Čaļi paši sitaties ārā un mēģināt uztaisīt paši savu reklāmu. Tā kā jā, 400, es vēl īstenībā pameklēšu, možkas nemaz nesūtīšu no viņiem. Pagaid, viņš teica, ka tipā varbūt. Jā, kaut ko. Ķipā uz nākamo, tā kā nākamā reiz, ka pirks, jā. bet, es paskatīšos vēl, pameklēšu, varbūt kaut kas ir, ja nebūs nekā, tad ņemšu no viņiem. Ko? Tā ir attieksmē, vajadzēja būt, labi, davai. Hofik, iedošu tev skidonu. Jā, ka vismaz kaut kādu, nezinu, sotaku. Jā, kaut vai. Jā, kaut vai sotaku iedot. Sotaku, vairāk es nevaru. Jā. Ja ņem uz 8 skrūvēm, tas, kas man vajadzīgs, ir 86 skrūvs, tad ir 8 skrūvs ņemot. Tā cena ir 1323 mārciņas, un ķipa 1700 newtons tur. Es ātri vēl izskriešu cauri internetam, palūrēšu, varbūt kaut kas ir lētāks. Ja nav, tad es ņemšu to pašu. Labi, karoči, es izdomāju to, ka es neko tur beigi nečakarēšos, vienkārši pirkšu no šito pašu, un visu štuku 323 mārciņas. Viss sajūgs nopirkts, tagad jāgaida arī vēl detaļas priekš ručņika. Trūkst vēl aizmugurēji kaliperi, kā atnāks kaliperi, tā jāsliek ručņiks un tad ir jāsaliek attiecīgi arī sajūgs, kurš atnāks un vēl ir jāuzbotē riepas un tad ir viss jāliek straļi virs un jāgatavo 8. novembrim. Mēs jau te darbojamies, ņemamies un tagad tik atnāc pakaļ kamerai. Liekam ručņiku virsū. Let me offer my condolence, you don't know just how I'm doing. And the silence go them broke cause they know him for talking fluent. Got them under the influence, the truest, you talking to him. But decline your ego, bumping them out, music I'm eschewing. I just doing good a day, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex-bitches. And I got that past, though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking the repertoire, I got that rep on par with the best who did it. I just get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted a ransom where the ends gold dog when I'm in the building. Tā, ko? Esmu pabeidzis. Kur ielikts iekšā ir. Tā truba aiziet kur šitan te. Tad tas trojņiks. Un tas ir no otras puses. Šinī vietā ir jāizdomā kaut kāda trubiņa, kaut kas tāds, lai nepārstrīķējās gadījumā. Mazums. Tēt, kā nāk izpūtējis, es skatīšos, kā te izpūtēsiet. Ja baigi tūl trubai, tad arī jādomā kaut kāds folijas vai kaut kas astarojošs, lai nepārkarst un nepārplīst tās trubas. Un šeit arī kaut kas jādomā, lai viņš te nekustās, nekur neberdzējās, nestrīķējās, nedaudzās, pieņemsim šeit. Un īsāk sakot, pabeigts ir tikai, ne līdz galam. Jāuztais vēl šādas tādas korekcijas vēl jāuztais ir un būs ok. Starp citu, jāgaida vēl ir sajūgs. Un sajūgs būs kaut kad, pasties, redzi, rekur, kārdāns karājās, sajūgu nav, nekā nav. Karoči, gaidam sajūgu. Jā, šodien mums ir 23. oktobrs, 28. mēs ar Līgu dodamies uz Meksiku, tāpēc ir jāuzspēj viss pa maksimumu izdarīt bembim. Atgriezīsimies mēs atpakaļ 4.
un 8. jau jābrauc ar driftu, tāpēc ir diezgan daudz vēl, kas jāuzspēj izdarīt. Tagad jau ir 9 vakarā, šodien pietiek, mauc mājās. Tikai dažas dienas līdz Meksikas braucienam palikušas, un Bembim vēl tik daudz, kas ir jāizdara. Tad īsti negaidot sajūgu, ķēros klāt pie tām lietām, ko nu es varēju tagad izdarīt. Bija neliels kurjos ar to ručņiku. Kā tu redzi, es esmu uzlicis nepareizi kaliperus, respektīvi sajaucis labo ar kreiso. Tad apmainot viņus pareizi tā, kā viņiem ir jāstāv, normāli sanāca atgaisot, un viss ir tagad kārtībā. Protams, tad man arī vajadzēja visas riepas sabortēt, tad man vajadzēja vadas sakārtot salonā, pielikt atpakaļ stūri, kā arī pielikt tos saucamos harnesus, jeb tās drošības jostas, un tīri skatam buferi piemest pie mašīnas. Atgriežoties no Meksikas ceļojuma, man tikai būs plus-mínus 4 nepilnas dienas, lai pabeigtu pilnīgi visu. Pa to laiku iespējams arī atnāks sajūgs, varēs viņu uzlikt, un tad varēs kārtīgi arī iztestēt. Pa lielam plus-mínus viss ir gatavs, tikai tie manis iepriekš pieminētie sīkumi, kas vēl jāizdara ir. Tagad es dodos mājās un gatavojos ceļojumam uz Meksiku. Paldies, ka noskatījies, saspiedi tos laiku centos, arī uzspiedi to subscribe pogu un tiekamies kādā citā foršā vidikā.